Mani sauc Katrīna Atu un mācos Rucavas pamatskolas 9. klasē. No 9. gada piedalos folkloras kopā Ķocītis. Es kādreiz Latvijas sastāvā arī biju Palāņa, Sventāja, Būtiņa, un es jums pastāstīšu teiku no Palāņas par smaku. Palāngā pie Nagultām kādreiz dzīvoja kāds katoļu baznīcas kungs, un pie viņa 8 gadus nostrādāja meita. Tajā 9. gadā meita uzlikusi vistu perēku uz dižu ķausi, ko bija izdejusi baznīcas kunga gājulis. Tas nebija viss, ko apverš kā vistas, bet jo garants ar pāržmāgu vidū. Meita to ielikusi mūcā ar pelniem, un to tur nolika 4 nedēļas. Pēc tam no tā izšķīlās ne gailis, ne čūska, ne zivs. Kaut kas no visiem. Viņš ēda varīju lielos vairumos un auga ne dienām, bet stundām. Meita nevarēs to piedarot, aizgāja un iemet to jūrā. Bet pēc pusgada jūrā sacēlās milzu vētra, un no tās iznāca briesmīgs nezvērs, pūķis. Tas ierāpoja pilsētā uz vēdera un spļāva sarkanzilas ugunis. Kāds leiķis, liels bezcernieks, izgāja tam priekšā un sāka mest krustus. Tas, protams, neko nelīdzēja, nezvērs tos sagrāba un apēda. Un pēc mēneša atkal tas pats. Ļaudis sākuši ozēt, kuri ies par upuriem, lai nonokostītu visu pilsētu. Un kādu reizi oze iekritus kādai skaistai jaunai meitenei, bārenītei. Viņa jau bija satīsījusies iet, kad no Jurģa kalna puses atskanēja dišs rīviens. Kalna galā stāvēja bruņinieks uz balta zirga. Tas pacēla labo roku ar zobenu un sauca: Ļaudis, dievbijīgie lietuvi, sievas un meitas! Es, bruņinieks Jurgis, jūs pasargāšu no smaka varas! Pēc tam tas nojāja lejā pie meitnītes un teica: Neraud vismeitni, es tevi pasargāšu. Pēc tam viņš pieejājot tūpie nezvēru un iedūra savu zobenu tam rīklē. Tas saraka jo maziņš, un viņš to sakapāja gabalos. Pēc tam ar 7 zirgiem puķa apliekas ved uz milzu bedri, ko bija rakuši 200 vīru 7 dienas. Tos tur apraka, un jūrā, no kurienes bija nācis nezvērs, ūdens bijis tik līdzens kā spogulis, bet vislielākajā vētrā puķi vienmēr nonākuši krastā. Es arī braucu uz Palāngu, un man vispirms iesbrast caur Sventājai, Būtiņai un garām ģigu kapiem, kas ir pa ceļam. Un vienreiz, kad mēs ar tēti braucām no Palāngas, iedomājāmies iebraukt tajos kapos. Viņš man pastāstīja no kādiem ģimenes kokiem, tur mums rādi un ko viņi darījuši. Un, kad gribējām braukt atpakaļ, mašīnai nokrita drošības detara panna. Mēs visi sāli centāmies pilkt atpakaļ, bet beigās mašīnas bagāžniekā atradām stieples. Un pēc tam pievilkām un braucām mājās. Bet vecajiem zemturim atgadījās citādāk. Pirms 70–80 gadiem nebija dzelzceļu, bet bija pasta zirgi, un satiksme notika tikai ar tiem. Un vecais zemturis bija pasta pučēris, un viņš brauc no Palāngas līdz Liepājai un atkal atpakaļ. Bet viņam bija briesmīga vēl no ģigu kapiem, kas bija pa ceļam. Tāpēc, kad viņš vienmēr brauc tiem garām, viņš piesita ātrumu. Un kādu reizi, kad viņš bija darbu paveicis un brauc mājās naktas tumsā, viņš iesnaugās, un zirgi nobrauc no dišceļa uz kapiem. Dīseli atsitās par kapu vārtiem, zemturis uzstrogās un nosabījās. Nu rauz zirgus atpakaļ. Bet tad, kapu dziļumā, viņš redz kādu baltu rēgu. Un tas nāk aizvien tuvāk. Viņš nezin, ko darīt, vai bēgt, vai muktei skrieties no palīgā, vai... Bailēs. Viņš paliek uz vietas. Viņš ne dzīvs, ne mieris. Rēks nāk aizvien tuvāk un skatās tam dziļi acīs un prasa. Cūkars suvenis esi redzējis? Tā bija ģigu saimniec, kuru meklēja savējo cūku, un viņa bija tērpusies vienā lina kleitā. Paldies par uzmanību.